Līdzīgi kā citi daudzstāvu nami Zaļnieku ciematā, arī Milleri 5 būvēti pagājušā gadsimta 70. gados. Tomēr atšķirībā no citām ēkām, kad spēkā stājas likums par apsaimniekošanu, mājas iedzīvotāji spēja vienoties, ka par savu īpašumu rūpēsies paši. Tās lielā mērā noticis pateicoties labajam Gariņam Mildas tantei un viņas meitai, kura laukos nemaz nedzīvo. Tas plus bija tas, ka man meita ir juriste. Un viņa apskaidroja visus tos likumus, kas un kā ir. Un tad bija vieglāk cilvēki saprata. Ja tikai to aizies un runāts, ka tas ir nepieciešams, ka tas vajadzīgs un būs labāk vai kā, bet jāizprot, kā tur tā visa maksa notiks, kā tam cilvēkam kāda tā kapata ir piepildīta un viss, vai ne? Nu, un tad mums aizgāja pa šņūrīti, jā. Šoruden mājai nevien jau uzkrāta apsaimniekošanas nauda, bet kabatā ir arī līgums par nama siltināšanu, kas izmaksās 100 000 latu. Ļoti gribas kaut jau uz vecumdienu cilvēkiem, lai būtu silta grīda. Sevišķi pirmajā stāvā, tas ļoti svarīgi, lai silta grīda ir. Ja? Tas bija ļoti priecīga, ka būs beidzot mājas siltināšana. Tagad vēl tikai jāpanāk vienošanās, ka iedzīvotāji piekrīt ņemt aizdevumu bankā, bet arī tas jau esot gandrīz izdarīts. Mums bija palaists, ka viņam būs jāieķilās viņu it kā savus dzīvokļus ķilēšot iekšā bankai. Tur jau tā lielā problēma. Cilvēki nesaprot vienkārši to, ka šī gadījumā viņi neķilā savu dzīvokļus, viņi var savu dzīvokļus pārdot, izīrēt. Par panākumu atslēgu varot saukt gan to, ka mājā ir tikai 18 dzīvokļi, kuros lielākoties ir lokālā centralizētā gāzes apkure, kas ļaus reālo ietaupījumu sajust uzreiz, gan to, ka juridiskie dzīvokļu īpašnieki pārsvarā ir pensionāru mantinieki, bērni. Ja cilvēkiem ir darbs un viņi jutās labi, tad viņam arī interesi ir par savu dzīves apstākļu uzlabošanu. Siltināšanas darbi sākšoties pavasarī, un šī būs pirmā ēka Jelgavas novadā, kas iegūs jaunu ietērpu. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.